Sveicināt! Šeit es jūs mācīšu, kādā veidā izveidot template. Tas ir pašu mājaslapu, jā, uz Adobe Photoshop kā zīmējumu, kā bildi. Un pēc tam parādīšu, kādā veidā šo bildi sagriezt un izveidot kā HTML dokumentu. Так. Un, ja es neesmu parādījis, kā var uzlikt šādu veidu, tad ir tas view un rules. Jā. Un tā ķeksēts, jā. Pēc tam parādīšu, kāpēc viņi domā. Tā, ka šeit paņemam brušas, atrodam, kādu jums vajag, jā. Es jau esmu izvēlējies. Так. Template. Jauns layers. Logo. Так, logo. Noliksim tā, lai redzētu. Viņu izmantojam. 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Viens, 2, 3, 4, 5, 6. Tā, lai būtu aptuveni pa centru. Tā. Piemēram, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tā jāņem pat viens vesels. Un atkal bruša. Un fiksēsim šeit. Uzreiz mūks foršs tāds logotips, jā. To vēl nobīdīsim tā kā vajag ar bultiņām. Ok, it kā... Ja, tur var pielīdzināt tā kā vajag, bet šeit parādīt, kā tās līnijas tiek izmantotas, un pēc tam parādīšu vēl šeit mēs ņemsim vēl sadaļas 8. Un šādi. Tak, tagad paņemam blending options. Izdaļosim nedaudz. Colors. Citu krāsu. Tak, paņemsim kaut kādu. Tad zilgani tumšu. Tā, uzliksim drop shadow. Tā, arī tādu. Vispār neliksim shadows. Vienkārši atstāsim šādi. Arī blending options. Šādi izceltu. Viens. Atstāsim viens. Smukāks. Un ok. Tā, labi. Taisam jaunu layer. Sadaļas. Tā, sadaļas. Tagad paņemam rounder range. Tā, ka būs nevis radius, būs kādi 3 pikseli. Nolikam 1, 2, 3, 4, 5.
garu mums nevajag. Mums šādi 2. Ot šādi, ja? Un tad pa šeieni. Viņš tāds sarkans iezīmējas, tas neču, redziet? Tad viņš trāpies. Un šitā novelkam precīzi pa šeieni. Super. Jā. Tā, ko mums tālāk vajag? Tālāk atkal blending options. Un grinding. Tā, kaut kas neiet tā kā vajag. Tā, nu jā. Paņemsim. Mums vajag šito uzspiest. Šo te. Pa jaunam. Lai viņš šī uzreiz iezīmē melnu krāsu. Tā. Tā. Un clear. Ot, redziet, melna krāsa. Tā, ok. Blending options. Un grading tools. No sākumā mums vajag paņemt šo te, jo mēs gribam tā kā logotipam, lai būtu, ja. Mums cik uzreiz labāk. Viņš nevar saglabāt. Jas. Tā. Viņš neļauj mums. Mēs to ņemsim. O, sadaļas paņēmās. Ok. Spiedīsim apkārt melnu un vienu pikseli. Ok. Так. Bet mums tas nedara. Mums viņš ir virs logotipa. Mums ir zem. Tādā gadījumā mēs paņem šo te layeri un novelkam viņu zemāk. Ot, uzreiz redzēt, jā. Superko. Так, mēs bišķiņ logo pabīdīsim uz augšu. Un tagad izskatās superīgi ir. Ok, pagaidām, lai pamācību neievilktos tik ilgi, tad mēs pagaidām arī beigsim un gaidiet nākamo pamācību. Paldies, ka skatījāties un gaidiet turpinājumus.